Paskatāmies, vienkārši likuma projektu, attiecībā uz to mobilitāti. Likuma projekta anotācijā ministru kabinets virza. Sabiedrības līdzdalību šo tiesību akta projektu neatiecas. Ierakstīts, neatiecas. Piemēram, uz nacionālā attīstības plāna rādītājiem vai projekts skar šo jomu? Neskar. Uz teritoriju attīstību vai projekts skar šo jomu? Neskar. Piedodiet, gaužām milzīgas muļķības, liekam pretī likuma projektiem. Tur ir sava loģika šitās anotācijas, tā ir hrestomātiska slimība Latvijas Republikas politikā un likumdošanā. Loģika, es domāju, ka tādā, ka Elksniņa kungs jau ilgstoši nodarbojās ar dezinformāciju, un es domāju, ka tas mērķis ir tikai vairāk mērķi, iespējams arī tie. Kas šeit konkrēti bija dezinformācija? Konkrēto likumu. Likums ir izstrādāts ilgstoši sadarbībā, saskaņošanā ar iesaistītām institūcijām, ar pašvaldībām. Pašvaldība savienība ir bijusi iesaistīta, arī Tieslietu ministrija, ar Saeimas juridisko biroju. Šeit ir bijis ilgstošs process. Es gribētu palūgt arī no ministra šobrīd publisku atvainošanos par to, ka jūs melojat. Jūs vēl nesadzirdējāt par ko? Uz priekšu. Likuma projekta anotācija ir ierakstīts. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas. Parādiet man lūdzu pašvaldību savienību un kaut vienu pašvaldību. Elksniņa kungs melo un turpina melot. Skaidrs, ka pašvaldību savienība bija iesaistīta, varēja savus priekšlikumus nākt arī uz likumprojektu izstrādes brīdi un saskaņošanu ministra kabinetā. Bet kurā bija iesaistītas? Neviena pašvaldība nebija iesaistīta. Es taču teicu, principā, es domāju, pilnīgi skaidrs, jūs nodarbojaties ar pretvalstisku rīcību, jūs sabotējat, jūs, principā, arī šo teicu darījuši konsekvenci. Jums pat tas neatiecās tiešā veidā, jo šī attiecās uz 6 pašvaldībām, 6 novadiem Daugavpilī neatiecās. Elksniņa kungs ir uzmeties. Tur viss reģions šobrīd ir tos iebildumus Saeimā rakstīt.